Latelekom ir uzsācis vēl nebijušu profesionālās izglītības projektu Latvijā. Profesiju diena ir tālākās izglītības projekts vidusskolāniem, kuras mērķis ir sniegt ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas skolānu iespējamā nākotnes profesijā. Pirmā šajā projektā piedalījās Olainas pirmā vidusskola. Tās skolāniem šodien bija iespēja pastrādāt kādā no 75 Latelekom grupā pārstāvētajām profesijām. Stimulu iegūt jaunas iemaņas jauniešiem deva arī Latelekom vadītājs Juris Gulbis. Ja jūs nemācīsieties, tad būs diezgan grūti atrast kaut ko gudru, kaut ko tādu, par ko maksāt daudz naudas. Skolāniem bija iespēja strādāt gan pie Virzemes televīzijas dekoderu testēšanas, gan portāla Apollo redakcijā un apgūt redaktoru iemaņas. Televīzijas tornis ir turēs skatu. Pēc antena pavērst uz televīzijas torni, tā vajadzētu rādīt. Kur tur tāds saitiņš, kur man ir sarakstīti visādi resursi, kuros var dabūt ārzemju ziņas, kuros parasti kaut ko var atrast. Tāpat jaunieši varēja ietrenēt roku uzņēmumu klientu noskaņojumu pētīšanā, kā arī projektu plānošanā un prezentācijā. Es domāju, ka vizuālais priekšstats ir, vai ne? Kā tas izskatās, piemēram, ja tu personīgi saņemtu uzaicinājumu un ja tu piedalītos šajā aptaujā kā mūsu, piemēram, klients, jo nav jau svarīgi, vai tas ir konkrēta projekta novērtējums, ja mēs tev uzveidojam web aptauju un tu vari viņu aizpildīt, ieejot mūsu mājaslapā, Latelekom mājaslapā, kur būtu banerītis. Tavs viedoklis mūs ļoti interesē. Tāpēc mums tagad būs jāuztaisa plāns, un mēs saliksim aktivitātes, un mēs viņas arī šodien iesim un prezentēsim. Latelekom ir pārliecināts, ka šādas karjeras dienas ļaus skolēniem labāk orientēties darba tirgū, kā arī precīzi izvēlēties nākamo augstākās izglītības mācību iestādi. Man pašam ir divas augstākās izglītības, tāpēc es jums varu teikt, ka mācīties ir ļoti svarīgi pirms sāk strādāt. Latelekomā norāda, ka šādas karjeras dienas notiks arī turpmāk un iespēja pastrādāt uzņēmumā būs arī citu Latvijas skolu skolāniem.